NLO novērojumi visā pasaulē var pierādīt ārpuszemes dzīvības eksistenci, bet paliek viens noslēpums. Kāds ir citplanētiešu plāns attiecībā uz Zemi un cilvēkiem, kas to apdzīvo? Citplanētieši ir šeit, lai mūs glābtu vai nogalinātu. Šovakar aplūkosim top 10 citplanētiešu nākotnes plānus attiecībā uz mūsu planētu un sugām. No cilvēku glābšanas līdz pasaules iekarošanas plāniem. Viens ir skaidrs. Katrs no tiem var cilvēcei nest atšķirīgu likteni. Ja pierādījumi ir patiesi, tad citplanētiešu klātbūtne ir realitāte. Pievienojieties, kad atklājam top 10 citplanētiešu plānus. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēp šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Mūsu pirmais citplanētiešu plāns skar draudus, kas slēpjas katras Zemes iedzīvotāja acu priekšā. Bet daži teorētiķi uzskata, ka tas ir noslēpums tikai tad, ja nestrādā NASA. 10. vieta – citplanētiešu bāze uz Mēnesi. 1964. gadā Ranger 7 kļuva par pirmo amerikāņu kosmosa kuģi, kas ieguva fotogrāfijas ar pasauli, ko skatījām pirmo reizi. Mēnesis. Bet kā ir ar fotogrāfijām, kuras neieraudzījām? Netiek runāts par fotogrāfijām, kuras netika parādītas sabiedrībai. Ir zināms, ka uz Zemi tika nosūtītas fotogrāfijas, kurās redzamas mākslīgas celtnes uz Mēnesi. Turklāt daži uzskata, ka uz Mēnesi tika ne tikai atklāti citplanētieši, bet tagad, pašlaik, tie arī sadarbojas ar NASA. Apgalvojumu apstiprina Gērija Makinona atklājumi. Gērijs Makinons ir britu ufologs, kurš pirms pāris gadiem no Lielbritānijas uzlauza NASA slepenos datorus ASV un uzgāja dokumentus, kuros minēti ārpuszemes darbinieki. Vai šis dokuments pierāda, ka valdība sadarbojas ar citplanētiešiem, kas tika atklāti uz Mēnesi? Tas nozīmē, ka NASA ne tikai zināja par citplanētiešu klātbūtni, bet arī regulāri sadarbojās ar tiem. Neatkarīgi no tā, vai citplanētieši sadarbojas ar mūsu zinātniekiem vai otrādi, šis citplanētiešu plāns iespējams pierāda, ka uz Mēnesi ir kas vairāk nekā zināms sabiedrībai. 9. vieta – citplanētieša cilvēka hibrīds. Greji. Jau pats vārds iedvež bailes tajos, kas patiesi tic. Nolaupīšanas gadījumos greji ir visbiežāk aprakstītā rase, kas ne tikai nolaupa, bet arī pakļauj upuri medicīniskiem eksperimentiem un reizēm arī spīdzināšanai. Taču NLO teorētiķi uzskata, ka šiem citplanētiešiem no Zeta Reticula galaktikas ir būtiska vājība. Nespēja vairoties. Viņi var saglabāt savu rasi ar procesu, ko dēvē par hibridizāciju. Nolaupītie, kas bijuši uz lidaparātu klāja, ziņo par baisiem reproduktīviem eksperimentiem, kuru noslēgumā bieži vien citplanētieši dod paturēt rokās bērnu hibrīdu. Kad skeptiķi jautā, kur ir pierādījumi cilvēku un citplanētiešu hibridizācijai, atbildi var sniegt pagarināti galvaskausi, kas atrasti visā pasaulē. Ja citplanētiešu mērķis ir hibridizēt visu cilvēci, vai mūsu nākotne nozīmē dzīves turpināšanu kā starpgalaktiskai rasei? Cik droši jūs varat būt, ka neesat daļējs citplanētietis? Nākamais plāns mūsu topā piedāvā gluži citu teoriju, kas var atklāt to, ka ārpuszemes rases ir tuvāk nekā domājam. 8. vieta – zemūdens citplanētieši.
2010. gada 8. novembrī no Klusā okeāna Kalifornijas piekrastē izlidoja mīklains objekts un devās kosmosā. Neviens nespēja šo objektu identificēt. Kad tika iztaujāti militāristi, arī viņiem nebija nejausmas. Bet objekts pacēlās starp Losandželosu, Longbīču un Katalinu, ko NLO mednieki dēvē par rietumu velna trīsstūri un iespējamas zemūdens bāzes atrašanās vietu. Šajā tēlā ir redzami lieli kupoli, 2 futbola laukumu izmērā, dziļi okeāna dzelmē. Ja citplanētieši vai starpgalaktiku rase vēlētos uzbūvēt zemūdens bāzi, tā būtu tieši tāda. Turpinājumā no citplanētiešu bioloģiskajiem ieročiem līdz NLO nofilmētiem uzbrukumiem. Mūsu tops ir tikai sācies, un tas aizvedīs līdz plānam pirmajā vietā, kas būs kaut kas nedzirdēts. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Citplanētiešu aģenti, kas iefiltrējušies NASA, NLO bāze Kalifornijas piekrastē. Mūsu top 10 citplanētiešu plāni atklāja dažus no lielākajiem visuma noslēpumiem. Bet nekas mūs nespētu sagatavot tam, kas sekos. 7. vieta – citplanētiešu bioloģiskais karš. Kopš buboņu mēra 14. gadsimtā mīklainas slimības ir uzbrukušas mūsu sugai. Bet vai tas var būt bioloģiskais karš, kuru ieplānojuši citplanētieši? Ja ārpuszemes rase tiešām vēlētos uz planētas Zemes izplatīt kādu bioloģisku vielu vai vīrusu, viņi taču varētu to viegli izdarīt. Būtu tikai jāatrod kāda nosūtīšanas metode. Un nevajadzētu nemaz apmeklēt planētu. Bet vai vīrusa nosūtīšana no zvaigznēm ir iespējama? Lai cik neprātīgi tas izklausītos, pēdējā desmitgadē ir bijuši 2 gadījumi, kad meteorīts vai komēta ir bijusi ļoti tuvu un kaut ko aiz sevis atstājusi. Sarkanais lietus 2010. gadā Keralu, Indijā pārņēma šoks, kad pilsētu sāka plosīt pēkšņs un savāds negaiss. Lielākais pārsteigums sekoja pēc sarkanā lietus analīzēm. Tika atrastas organiskas daļiņas, kas bija ārpus Zemes izcelsmes. Bet vai viela no šāda meteorīta varētu saindēt cilvēkus? Jautājiet Krankas, Peru iedzīvotājiem. 2007. gada 15. septembrī milzīga ugunīga bumba no debesīm ietriecās Zemē šajā mazajā strādnieku ciematā. Kad tā nogāzās, cilvēki, kas dzīvo tuvumā, smagi saslima. Viņi vēma. Viņi ar kaut ko bija saindējušies. Ja tā ir tiesa, šīs citplanētiešu plāns var atklāt to, ka karš ar ārpuszemes rasi var būt galā, pirms mēs sapratīsim, ka tas ir sācies. Bet vai citi citplanētieši vēlas palīdzēt, nevis kaitēt? 6. vieta – citplanētieši pret kodolieročiem. Big Sur, Kalifornija, 1964. gada 10. jūnijas. ASV flotes palaistās balistiskās raķetes Atlas izmēģinājums norises kā plānots, bet vēlāk, kad militāristi noskatījās ierakstu izmēģinājuma beigu fāzē, tie ierauga kaut ko šokējošu. Amatpersonas, kas noskatījušās šo video, apgalvo, ka redzējušas sudrabotu disku, kas parādījies kadrā un izšāvis uz raķeti gaismas starus. Pēc 3 gadiem Malstormas gaisa spēku bāzē komandiera vietnieks, kas uzrauga balistisko raķešu floti, saņem biedējošu zvanu par neidentificētiem objektiem, kas parādījušies virs bāzes. Pēkšņi ieslēdzās trauksmes sirēnas, un visas kodola raķetes kļūst nevadāmas. It kā šis lidaparāts vai NLO atslēgtu kodola raķetes. Iespējams, mēs nekad neuzzināsim mūsu ārpuszemes viesu motīvus vai plānus attiecībā uz cilvēkiem. Bet, ja nākamais plāns ir patiess, tad ASV prezidents noteikti ir lietas kursā.
Piektā vieta - citplanētiešu un cilvēku pakts. Šajā fotogrāfijā redzams citplanētiešu lidaparāts pirms nolaišanās Holomena gaisa spēku bāzē Ņumeksikā 1957. gada 16. oktobrī. Kas atradās šajā lidaparātā? Un kāpēc tas piezemējās? Ufologu un NLO vēsturnieku atbilde ir, ka 1957. gadā Holomenā nolaidās citplanētiešu līderi, lai tiktos ar prezidentu Dwightu Eizenhoweru, lai noslēgtu vienošanos starp viņiem un mums. Iespējamais darījums. Šī bīstamā rase atklātu savas attīstītās tehnoloģijas, ko amerikāņi varētu izmantot augstajā karā, bet apmaiņā valdība ļautu grejiem nolaupīt cilvēkus, lai iegūtu DNS un veiktu eksperimentus. Pēc Eizenhowera tikšanās 60. nolaupīšanas skaits strauji pieauga. Patiesībā līdz 1961. gadam nemaz nebija ziņojumi par nolaupīšanām. Daži uzskata, ka šīs citplanētiešu plāns uz Zemes tiek īstenots vēl šobaldien. Ja tā ir tiesa, neviens no mums nav drošībā, bet ja jums tas šķiet baisi, nākamais plāns atklās visšokējošāko plāna dalībnieku jūs. Turpinājumā no reptiliāņu pasaules līderiem līdz īstiem citplanētiešu implantiem. Nākamie 3 citplanētiešu plāni atklāja patiesību, kas slēpjas zem mūsu ādas. Un ja domājat, ka esat gatavi mūsu pirmajai vietai, padomājiet vēlreiz. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Citplanētiešu plānu top 10 ir atklājis citplanētiešus, kas slēpjas starp mums un pat sadarbojas ar prezidentu. Bet mūsu nākamais citplanētiešu plāns atklāja, ka vismazāk aizdomās turētais sazvērnieks var būt kāds, ko tikai uzskatāt par cilvēku. 4. vieta - reptiliāņu draudi. No Ēdenes dārza līdz senajai Ēģiptei tiek attēlotas radības ne īsti cilvēki, ne reptīļi, kas dzīvo starp cilvēkiem. Daži uzskata, ka pagātnē šādas radības tiešām ir eksistējušas un dzīvo vēl šodien Pazemes salās. Šo rasi pazīst kā reptiliāņus. Un daži uzskata, ka viņi ir attīstījuši baisu spēju pieņemt cilvēciskas būtnes izskatu. Vai ir loģisks izskaidrojums, kā reptilieveidīgas būtnes varēja nonākt uz planētas Zeme? Atbilde ir jā. Tās varbūt nemaz nav ieradušās uz planētas Zeme. Varbūt tā ir suga, kas dzīvojusi šeit nevis 14,000 gadu, bet miljoniem gadu. Pēdējos gados daži teorētiķi ir apsūdzējuši slavenības, augstdzimušos un pat prezidentus, ka tie patiesībā slēpj reptiliāņa personību. Kamēr vairums noraida šīs teorijas kā tīrāko fantāziju, pat skeptiķiem ir jāatzīst, ka reizēm doma, ka pasaules līderus vada reptiliāņu kulta asinskāre, šķiet biedējoši ticama. 3. vieta - seno pasauļu dievi. Savādas būtnes ar necilvēcīgām galvām, valdnieki ar pagarinātiem galvas kausiem un lielām acīm, tehnoloģiskas inovācijas, kas par gadu tūkstošiem apsteidz savu laiku. Senās Ēģiptes hieroglifi slēpja daudzas mīklas, bet vai mums tagad varētu būt atbilde uz vēstījumu, kas mums atstāts? Mēs tiešām nezinām atbildi, bet mums ir zināms, ka vairākos gadījumos ir dokumentēts, ka eģiptieši redzēja debesīs kaut ko, ko var raksturot kā NLO vai kaut kāda veida lidaparātu. Bet vai šie attēli, kā uzskata daži zinātnieki, varētu būt senās Ēģiptes iedzīvotāju novērojumi, vēstījumi par būtnēm un mašīnām, kas ieradušās no zvaigznēm? Būtnes, kuras atskatoties, mēs dēvējam vienkārši par dieviem. Vai ir kāds Ēģiptes augstdzimušās ģimenes loceklis, faraons, ko ufologi uzskata par citplanētieti? Jā.
Šī persona ir Eknatons, kurš pēc citplanētiešu teorētiķu domām pats bija citplanētietis, hibrīds ar cilvēka un citplanētieša asinīm. Valdnieka Eknatona atliekas atklāja neparasti pagarinātu galvaskausu, un attēlos, neatbilstoši tam laikam, viņš attēlots garš un tiebs ar ļoti gariem pirkstiem. Vairums skeptiķu uzskata, ka galvaskausa formu veidojas kāds iedzimts defekts vai galvaskausa deformācija. Bet ja Eknatons bija citplanētietis vai hibrīds, tad pavisam nesenā pagātnē starp mums ir staigājis citplanētietis. Un ja viņa ciltskoks ir dzīvs vēl šodien, šo seno citplanētiešu dievu DNS varbūt joprojām rit mūsu vēnās. Otrā vieta - citplanētiešu implanti. Jūs šobrīd vērojat neparastas operācijas video ierakstu. Šis pacients apgalvo, ka viņā atrodas kas neizskaidrojams. Kaut kas, ko spēj izņemt tikai viens izcils ķirurgs. Esmu doktors Rodžers Līrs, un pēc profesijas esmu ortopēdijas ķirurgs. Esmu veltījis aptuveni 30 savas dzīves pēdējos gadus, izņemot objektus no citplanētiešu upuru ķermeņiem. Šo citplanētiešu upuru ķermeņos ir mazi, savādi implanti. Nezināmas izcelsmes, bez rētām no ievietošanas. Un to sastāvs uzdzīs šermuļus pat vislielākajam skeptiķim. Laboratorija atsūtīja neskaitāmas lapuses ar vienīgo secinājumu, ka tie varētu būt meteorītu paraugi. Bet kāds plāns varētu slēpties aiz šiem citplanētiešu implantiem? Vairākos gadījumos pacienti apraksta gandrīz vienu un to pašu, ka viņi ieguvuši vēl neizjustu brīvību. Vai šī brīvība varētu būt pierādījums citplanētiešu plānam kontrolēt mūs no iekšpuses? Ja tā ir tiesa, tad tā ir biedējoša citplanētiešu sazvērestība, kur pārspēt var tikai visļaunākais no citplanētiešu plāniem. Schēma ir tik neticama, ka tā spēj ierindoties tikai pirmajā vietā. Pēc īsa brīža jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Citplanētiešu top 10 plānos jūs redzējāt pierādījumus neticamiem citplanētiešu implantiem un sērgām, kas sūtītas no kosmosa. Bet nekas jūs nespētu sagatavot pirmajai vietai. Nacisti un citplanētieši. Nacistiskā Vācija. Otrā pasaules kara karstumā sabiedroto piloti ziņo par novērotām lidojošām lodēm un smagām gaisa kaujām ar savādām gaismas bumbām. Šīs ugunsbumbas sauc par Fu iznīcinātājiem, un daudzi domāja, ka tas ir nacistu superierocis. Daži uzskata, ka tika uzbūvēti vairāki nacistu lidojošie šķivīši, izmantojot tehnoloģijas, ko Hitlers ieguva no avarējušiem NLO. Ja nacisti iegūtu citplanētiešu tehnoloģijas, tad kļūtu par neapturamāko spēku, kādu pasaule pieredzējusi. Tāpat kā visas citplanētiešu sazvērstības, arī šī varētu mainīt katra cilvēka nākotni uz planētas Zeme. Bet tieši tāpēc tās ir citplanētiešu sazvērstības top 10. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.